Sveiki šajā manā podkastā. Es esmu mazliet satraucies vairāk kā parasti, un es to īsti pat nevaru izskaidrot, kāpēc. Bet tieši par to mēs šodien arī parunāsim, par stresu. Par stresu, kāds ir tad, kad tu dari kaut kādas jaunas lietas, tad, kad tu uzsāc kaut kādu jaunu uzņēmējdarbību, un vispār šī visa mana podcastu sērija ir galvenokārt tendēta uz to, lai motivētu cilvēkus darīt kaut ko tā kā jaunu, kaut ko pašiem, nevis strādāt zem kā. Mana galvenā doma nav padarīt sētnieku par finansistu. Mana galvenā doma ir, ja sētnieks bauda savu darbu, tad izstāstīt viņam, kā varbūt tās, un motivēt viņu, kā varbūt tās šo darbu darīt tā, lai viņš no tā nopelnītu vairāk, un lai viņš nebaidītos reklamēt kaut kādā veidā sevi, kaut kā tā. Un viena no lielākajām problēmām parasti cilvēkiem, kāpēc viņi nereklamē sevi, neiet kameru priekšā, nerunā, nestāst par savu biznesu, nestāst par sevi, ir tas, ka viņi baidās. Viņiem ir dažādi stresi un tā tālāk, un vesela kaudze aizspriedumi, kāpēc viņi nevēlās kaut kādu savu uzņēmējdarbību sākt. Varbūt tās, ka bailes no kaut kāda nosodījuma, dažādām lietām. Tāpēc šodien, šajā te pirmajā sērijas raidījumā, es esmu aicinājis viesi psihosomatologu Inu Leperi. Sveika, vai tu vari pastāstīt, kas vispār ir psihosomatologs? Sveiki. Jā, pastāstīšu gan. Psihosomatologs ir tas speciālists, kurš strādā ar zemapziņu. Nevis psihologs, pie kura tu aizēji un parunā vienkārši, jā, bet šeit es strādāju tieši ar zemapziņu, meklēju, kāpēc ar tevi notika jebkāda situācija vai mentālajā jomā vai fiziskajā jomā, jā. Nevis parunāt vienkārši. Ja cilvēks, piemēram, atnāk ar konkrētu pieprasījumu, man sāp galva, es meklēju, kāpēc viņa tev sāp. Jā, jo tas nav vienkārši tāpat, viņa sāka sāpēt un iemeslu neviens nezina. Ir iemesls. Galvenais viņu ir atrast. Tas ir tā kā mēs aiz kadra runājām iepriekšreiz, kad tikāmies, ka ļoti daudziem gribās tās sekas ārstēt. Sāp galva, tad mēs dodam pret sāpes, pret galvas sāpju tabletes. Jā. Kaut gan būtībā varbūt tas iemesls kaut kur daudz dziļāk slēpjās. Cik dziļi tu esi kādreiz? Cik ir bijis tas? Es saprotu, ka brīžiem tās ir lietas, kuras ir absolūti nesavienojams. Liekas, kā tas vispār var būt kaut kādā veidā saistīts. Tev ir bijis, kas tev ir pašu pārsteidzis, viss tāds trakākais, nesavienojamākais? Jā, ir bijis. Tad, kad tu roc cilvēkā kaut kādu konkrētu problēmu, izlien vēl 10 problēmas. Tas ir pirmais, kas liekas, tā kā mēs taču strādājam ar konkrētu problēmu, kāpēc lien tas ārā, jā. Bet tad es tā kā sāku jau pierast pie tā, ka tā ir, un laikam viss tāds, es nezinu, tā laikam ir mistika, kad tu roc tik dziļi, kad atnāk kaut kas tāds, kas nav saistīts ar šo pasauli, laikam vairāk tā teiksim, jā. Protams, ka es nobijos no tā, kad liekas, kāpēc, kā tas notiek, bet pēc tam es sapratu to, kad jo vairāk tu palīdzi cilvēkam, jo, nezinu, no kurienes, no augšas visticamāk, tev dod vēl lielāku iespēju palīdzēt cilvēkiem vēl vairāk. Un es to pieņēmu, un ir lietas, kuras nevar uzminēt, ir lietas, kuras nevar vienkārši tā sajust, viņas vienkārši nāk. Tā ir tāda mistika. Piemēram, kā pieņemsim, ir lietas, kuras man nāk no kaut kurienes, kad es varu pateikt par cilvēku to, ko es vispār nezinu. Tās nav spējas, es neesmu ekstrasens, es neesmu kaut kāds tāds, nezinu, kā lai pasaka, ragana, ja? Bet tas ir tas, kas laikam man tiek dots, lai es paplašinātāk varu cilvēkam palīdzēt, un es to pieņemu. Es domāju, ka tas ir vienkārši tāds kā tā dāvana kaut kāda man tiek dota. Kas tev ir tāds varbūt tāds pašai vispārsteidzošākais? Noteikti mēs nevaram stāstīt par kaut kādiem konkrētiem gadījumiem cilvēkiem, bet kas, tādas, tā kā divas nesavienojamākās lietas, kur tu varētu būt, kad esi aizrakusies? Laikam viss tāda spilgtākā situācija bija, kad es strādāju ar sievieti, un viņa tā kā gulēja, mēs runājām, strādājām, un es neapzināti
zīmēju astotnieku. Nu, es vienkārši viņu zīmēju un visu viņu runā, un man vienkārši nāk informācija. Es saku, stop, pagaidi, paklusē. Es saku, kas bija ar tavu bērnu, kad viņam bija 8 mēneši? Viņa acis atvēra, viņa bija šokā. Es saku, ūdens, man ir augsti. Kas notika? Viņa saka, man 8 mēnešos bērns slīka dīķī. Un viņu izglāba mans vecākais dēls, jā. Viņai asaras, man asaras, un es domāju, ak, Dievs, nu kā? Tu nevari tādu uzminēt, jā? Jo mēs vispār gājām pa viņas bērnību, un tas pēkšņi izleca. Un tas viņai radīja kaut kādus blokus, Bloku atvērām, jā. Mēs uzreiz izstrādājām, noņēmām, viņai palika vieglāk, un viņa vēl, nedēļas 2 nevarēja no tā attiet. Viņa bija ļoti pateicīga man par to, ka viņai klikšķis notika un palika labāk, jā. Nu, bet galvenā jau tā, nu, tu saki, izstrādājāt to. Nu, kā notiek tā izstrādāšana? Tas ir būtībā manā sapratnē kā cilvēkam, kas nav tajā lietā, nu, tā kā tik dziļi, ir tā, ka nu, tev ir jāsaprot pirmkārt tā problēma, viņa ir jāidentificē, un pēc tam tālāk jau tu tā kā... Nu, to nevar tā izskaidrot. Zin kā, es varu to virspusē izstāstīt, bet tas ir jājūt, jā? Nu, pieņemsim, ja runājot... Katram dažādi, jā. Ja runājot tieši par viņu, tad ir tā, ka to, ko es teicu, ka mēs gājām bērnību un apstājāmies, viņai bija 20, 23 gadi, kur viņai piedzima tā meitiņa, ja? Un tad man kaut kā atnāca tas, nu, es saku, tā ir kaut kāda tāda mistika, kas nāk. Tas ir viens no, ja? Un tāpat kā arī mistika, kad meitene guļ, un man vienkārši, es nezinu, kas tas ir, ja? Man vienkārši saka, kad man ir jāapsēžās tā kā, sēž vīrieši šitā, ja? Un man nāk informācija, kad tā sēdēja viņas mirušais tētis, ja? Un es viņai par to saku, un cilvēkiem ir šoks, jo, nu, pa lielam, par to var pateikt, nu, kas tu esi kaut kāds ekstrasens, kā tu redzi to, ja? Es neredzu. Tas vienkārši nāk sajūtas, ne ar katru klientu, jo es domāju, ka nenāk ar cilvēkiem, nenāk pie tiem, nu, tā kā man nenāk tas ar tiem cilvēkiem, kuri, nu, tā kā neatverās līdz galam. A tie, kas atverās, tad tā plūsma, informācijas plūsma man ļauj daudzreiz vairāk tā kā sajust un redzēt, ja? Nu, tā kā, nu, es nezinu, kā tas strādā. Tev ir gadījumi, kur tu neesi aizrakusies līdz būtībai? Nē, es esmu aizrakusi līdz būtībai, es esmu atrisinājusi problēmu, bet es neredzēju kaut kādas tādas lietas, ko es redzu ar cilvēkiem, ar kuriem es strādāju, kuri ļauj ar sevi strādāt tik padziļināti. Bet problēmas esmu atrisinājusi, vienkārši nenāk tādas mistiskas, tāda mistiski redzējumi, kā man nāk ar tiem cilvēkiem, kuri ir maksimāli atvērti manā priekšā. Un tad mēs nonākam līdz tam, kad tu neesi maks, kurš var, nu, jebkurš cilvēks, jebkurā situācijā nav gluži maģiskām spējām, kad ja cilvēks pats neiesaistās un negrib risināt, tu to viņu vietā neizdarīsi. Es nemaz nedrīkstu. Man nav tādas atļaujas. Jā, man nav tiesību rakt dziļāk, ja cilvēks negrib to. Es roku tik dziļi, tik cik ļauj cilvēks. Ja es kaut kur ieroku bišķiņ vairāk, es par to pasaku un pajautāju, vai tu gribi to vispār. Ja? Un tad, kad cilvēks pasaka, jā, davai močiem tālāk, tad es, protams, seju. Bet, ja cilvēks pasaka, nu, šodien mēs atstājam, viss. Nu, tas tā kā, man liekas, vispār mūsdienās ir, nu, tas jebkuros laikos, bet mēs vienkārši par to dzirdam vairāk, kad teiksim, tagad ir atkarības no kaut kāda alkoholisma, azartspēlēm un tā tālāk. Nu, jebkura tipa kaut kādas lietas, problēmas, kas ir problēmas patiesībā visiem taviem apkārtējiem, bet kamēr tu pats viņu kā problēmu neredzi un negribi rast risinājumu, nav pat jēgas to risinājumu meklēt. Nav. Es agrāk arī to nesapratu, bet tad, kad es sāku strādāt pirmām kārtām ar sevi, ja, un arī domāju, kāpēc man nepalīdz neviens apkārt, kāpēc es saku, ka man ir slikti, bet mani nedzird, ja, nevar palīdzēt. Tā kā tu teici, ja, kad kamēr tu pats nesapratīsi to, ka tev ir jau pienācis tas brīdis, ka tu gribi ar sevi strādāt un mainīt savu dzīvi, neviens nepalīdzēs. Protams, es kā speciālists es varu palīdzēt, tāpēc, ka es zinu, kā to darīt. Ja? Bet, principā, tuvinieki, cilvēki, draugi, radinieki, viņi neizpratīs tavu to sajūtu, sāpi kaut kādu. Ja? Tā kā profesionāls speciālists, teiksim tā, ja? Tas ir savādāk. Jau. Bet šeit tu pareizi saki, ka jāsāk ir pašam ar sevi strādāt. Pašam. Klausies, un te es atkal aizēju pie tādas pavisam dziļas domas.
pa biznesu. Mums tā galvenā, tā galvenā doma pa biznesu ir. Cik nav dzirdēts tā, kad riņķī tagad cilvēki, kur visu laiku, es gribu darīt, es gribu iet, es gribu darīt, bāc, bet man neviens nepalīdz. Un tāpat laikā tā kā runāšana ir, bet virzību tu īsti tā neredzi. Tā kā, piemēram, es zinu, es esmu strādājis ar cilvēkiem, palīdzējis arī pie biznesa kaut kādas uzsākšanas, un tad ir tā, ka, pieņemsim, es dodu padomu, ka tev jāzvana veikaliem, jāsaka, ka tu tagad ieslīgsim pie veikaliem. Paņemšu mistiski vienkārši piemēru, iešu pieņemsim pie veikaliem, piedāvāt viņam savu produktu. Un tagad tas cilvēks aiziet uz veikalu, zaka, rekuj mans produkts, rekuj viņš ir baigi foršs, veikals tad paskatās, jā, foršs produkts, mums apmierina cena, mēs padomāsim. Un tajā brīdī cilvēks tāds, es esmu forši izdarījis kaut ko, es esmu kaut ko, kur es esmu tā kā darbība bijusi, atnāk mājās, un to arī beidzās tā darbība. Tā kā viņš sēž un sevi tādā, tā kā nomotivē un sev cenšas iestāstīt, ka es esmu to darbu izdarījis, es esmu aizgājis pie tā veikala, es esmu piedāvājis to savu produktu. Viņš sēž un gaida, kad tas veikals viņam uzvanīs. Un viss. Viņš neiet pie nākamā veikala. Viņš iespējams, ka pat neuzvana tam veikalam pēc 2 dienām, neuzprasa, ko tu mēs tālāk darām. Viņš dara precīzi neko, bet viņam ir tāda labs sajūta iekšā, ka viņš ir izdarījis kaut ko lielu, kaut ko jaunu. Kāpēc mēs tā darām? Un ļoti daudziem tas ir tā. Tad iebāžam, tad drusciņi tā kā strausa galvu iebāžam smiltīs. Neko nezinām, mēs esam izdarījuši un jūtamies baigi lepni pa sevi. Jā, te es dzirdu bailes, jā. Cilvēkam ir bail. Cilvēkam ir bail iesākt kaut ko jaunu. Kā tu saki, jā, viņš aiziet uz veikalu, viņš iedod to produktu un sēž un gaida. Viņš gaida, kad viņu vietā kāds cits kaut ko izdarīs. Jā, bet tas nestrādā. Ir jāveic komunikācija tālākā. Jā? Ir jārada interese no sevis. Jo tu iedod un kaut saki paslēpies. Jā? Un kas notiek tālāk? Cilvēks sēž un baidās. Jā. Es nezinu, varbūt nerunāsim konkrēti par visiem, jā, bet nevis konkrēti, bet nerunāsim par visiem, bet konkrēti pieņemsim tur par... Pēteri, jā, Pēteris to izdarīja, aizgāja un sēž. Ir jāsaprot, kāpēc viņam ir bail. Viņš jau neuzdod sev jautājumu, kāpēc man ir bail. Kāpēc ir bail? Tagad varbūt tas izklausīsies tā, kas par murgu, kas par sviestu, bet tā ir bērnība. Ja? Tā ir bērnība, tāpēc, kad mazākais kaut kāds iemesls, mazākā situācija var izsist tevi līdz pat 30 gadiem, 40, 50, ja, kur pieņemsim bērnībā tev teica, ka tu esi neglīts, vai tu esi resns, vai tu esi pārāk tievs, ja, kam tu esi vajadzīgs, da tu slikti skolā mācies. Ja. Un vīrietim, gan vīrietim, gan sievietei izstrādājās šitas, ko par maniem padomās. Es aiziešu uz veikalu, labi, es nodošu, bet tālāk ko? Ja es nebūšu pietiekami labs? Ja? Ļoti daudz cilvēki ir pieraduši sevi programmēt. Viņi skatās jau 10 soļus uz priekšu, kā būs, kāpēc, šitas, tas. Šitā ir interesanti tēmas, klausās tevi un es pie sevis domāju, kas ir svarīgāks rakt tajā pagātnē un atrast, kāpēc tev ir tās bailes, jo tās bailes patiesībā ļoti daudziem ir. Piemēram, man pat mazai meitai, patās vakardien bijām kafejnīcā, tur tāds roteļu laukumiņš. Viņai ir septembrī būs 4 gadiņi. Un it kā mēs ar māmu abi esam droši, visās lietās, situācijās man nav vispār problēmas nekādas pieiet pie cilvēkiem, aprunāties kaut kādām lietām. Kaut gan es tāds nebiju pagātnē. Es biju daudz aizvērtāks. Bet es redzu tagad, ka viņai iet pie, tur tajā laukumā kādu citu bērnu, viņi nevar sadošoties pati iet. Reku, tu pats atbildēji. Bet kāpēc? Es cenšos saprast, tā kā mēs nereiz neesam, es nezinu, varbūt tās dārziņā viņi kāds ir kaut kur aizvainojis kaut kā, varbūt tās kaut ko pateicis. Iespējams ir, jā, bet redzi, kā tas interesanti strādā. Tu tikko pats pateici, kad tu nebija tāds.
vienmēr, kāds tu esi tagad, ja? Tad iespējams tavai meitai ir kaut kas no tevis, kad viņa arī ir vairāk aizvērtāka šobrīd, ja? Kad viņa ir maziņa. Iespējams, ka viņa arī, ja tu ar viņu strādās un tas izstrādāsies to, ka viņa paaugsies un sāks vairāk iet cilvēkos, jo tu parādīsi, ka tas nav bīstami, ka tas nav bailīgi, ja? Tad viņai arī tas atvērsies. Bet šeit jau arī ir tā atbilde, kad jā, un te tas mans nedabeigtais jautājums, kad kur ir labāk mēģināt meklēt to pagātnē vai strādāt ar sevi uz priekšu nākotnē. Jo tu pati teici, ir cilvēki, kas izrēķina tos soļus uz priekšu, un tagad mēs baidamies, un kas tā būs uz priekšu. Bet ja tu tā reāli sev pajautā, kas tā būs? Ok, tevi tur uzskatīs tur kaut kādā onkulis Pēters no Reizeknes uzskatīs, ka tu izdarīji stulbi vai muļķīgi. Un kāpēc tev uztrauc tas onkuļa Pētera viedoklis, kur tu nekad mūžā neesi redzējis, nekad mūžā neredzēsi, un viņš kādreiz tur kaut ko padomās par tevi? Skaties, šeit ir tā, ka ja tu gribi strādāt uz nākotni, kā tu saki, tad tavs pieprasījums būtu tāds. Šobrīd es esmu strupceļā un es nezinu, kā kustēties tālāk. Tad mēs skatāmies, kā tad mums ir labāk izdarīt, lai tu tālāk kustētos forši. Bez tur sāspringuma, bez stresa, bez bailēm, ja? Bet ja tu atnāc pie manis un pasaki, klausies, man sāp tur, es domāju to, man ir depresija, man ir stress un blā, 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 tad mēs strādājam un skatāmies, kas bija pirms tam. Bet tas atkal būs tāds virspusējs darbs. Viņš būs efektīvs, viņš būs foršs, bet viņš būs tāds, kāpēc es saku virspusējs, tāpēc, ka mēs strādāsim tagad un šeit. Ja? Bet ja tu gribi tā riktīgi sevi izanalizēt un saprast vispār, kas tu esi, ko tu no sevis gribi, kā tu dzīvoji iepriekš, ja? Tad ļoti svarīgi ir, kā es saku, parakties tavā pagātnē. Protams, tagad varbūt teiks, priekš kam pagātnē rakties, ja var iet tikai uz priekšu. Jā, bet nē, šeit ir svarīgi paskatīties, kas bija tur. Bet kā tu saki par meitu arī, ja? Paskatīties, kas tu biji tur, kāpēc tavai meitai tagad tā ir. Jo bērns ar, vairāk jau, protams, ar mammu, bet gan ar tēti, bērns līdz 14 gadi ir pilnīgi saistīts ar tevi. Visam tam, kam gāja cauri tu, tas var pāriet uz bērnu. Un, piemēram, ja tu negribi kaut kādus momentus, lai skar tavu bērnu, ja, tad to var visu izlabot tagad. Nevis vilkt vēl tālāk sev līdzi. Kā tu redzi vispār sabiedrību ar savu pieredzi? Es negribu tādu kaut kādu apgalvojumu vai kaut ko, bet sabiedrība, viņā ir principā katram mums ir līdzīgas problēmas, līdzīgas lietas, jeb tomēr mēs esam šausmīgi individuāli dažādi. Vai tomēr mēs varam likt kaut kur, kad sabiedrība viņa būtībā ir vienāda. Viņa nevar teikt, ka visa tur ir, slima vai visa vesela. Es teikšu līdzīgi, tāpēc, kad lielāko daļu cilvēki pie manīm nāk ar depresijām, ar veģetīvo distoniju, panikas lēkmes, negribās dzīvot, jā. Un tie nav cilvēki, kuriem ir 70, 60 gadi, jā. Tās ir jaunas meitenes, jaunas sievietes. Un laikam to, ko redzu es, cilvēki tiešām nāk ar vienādām problēmām, tāpēc, ka cilvēks nonāk tādā kā strupceļā, viņš nezin, kā dzīvot tālāk. Es nezinu, ar ko tas ir saistīts. Vai tas ir saistīts ar to, ka šobrīd mums pasaulē notiek. Jā? Cilvēkiem trūkst nauda, cilvēkiem trūkst līdzekļi, lai dzīvotu tā, kā cilvēks vēlās, ja viņš izdzīvo. Jo algas ir mazas, jā? Tur dzimst bērni, gribās bērniem, bet tu nevari dot. Laikam tas, tā viegli teikt, cilvēkiem ir ļoti liels panīkums. Vispār uz visu. Bet visiem? Jā. Un tas ir tas interesantākais. Tu man uzved uz tās domas, ka mēs visi esam šausmīgi līdzīgi. Jā. Ja mēs iemācāmies just sevi, tad mēs varam teikt, ka tu, operators, vēl kāds. Jā. Mēs visi domājam, principā mēs jūtam vienu to pašu. Laikam jā. Mēs visi baidamies no viena un tā paša pa lielam. Mēs visi uztraucamies vienā tā pašā veidā. Mēs visi kaut kad sākam kaut ko
no nulles un esam vienā tā pašā pozīcijā. Jā. Un tie, kas ir drošāki un liekas, viņš jau tā, tur ir sasniedzis, patiesībā viņi bija tieši tajā pašā pozīcijā kaut kādu laiku atpakaļ. Jā. Un tas ir tas, ko man liekas, cilvēkiem ir ļoti, ļoti grūti saprast. Viņi vienmēr meklē argumentus, lai kaut ko nedarītu. Jā. Viņi atmet to. Viņi tā kā negrib uzņemties, tā kā negrib būt atbildīgi paši par sevi. Tas ir, piemēram, es nezinu, vai tas ir tāds pareizs salīdzinājums, bet tieši par biznesu, kur tu gribi sākt pats savu lietu. Un otrs moments, cilvēkam ir vieglāk aiziet pie kāda tur šefa vai bosa, kurš maksā algu tev. Ja? Tu aizej, tu izdari savu darbu, tu nevienam neko neesi parādā, tu strādā no pirmdienas līdz piekdienai non-stopā, neredzot ne ģimeni, ne bērnus, ne dzīvi kā tādu. Tu tās divas nabaga brīvdieniņas, ja tev viņas ir, varbūt arī tev nemaz viņas nav. Tu viņas atpūties, un kā cilvēki atpūšās? Pienāk piekdiena, dzeram, alkohols, tusiņi, un tas arī īstenībā ļoti tāds... Kā saka, tāda lielākā problēma, ka cilvēkiem alkohols tā ir atpūta. Ja? Ka cilvēki nesaprot, kad var atpūsties savādāk. Ja? Un tad, ja salīdzināt to momentu, sākt kaut ko savu vai strādāt uz kādu, šeit ir ļoti tāds liela svara būtība. Ja? Ir vieglāk aiziet pie kāda, nekā sākt savu. Kas atšķir tos cilvēkus, kas ir gatavi sākt savu? Te arī ir bailes. Mazāk stress. Baiļu. Jā, kad cilvēks, protams, kad viņš, tāpat kā es arī satraucos, man arī stress kaut ko jaunu, kad mani kaut kur uzaicina uz kaut kādu pasākumu, vai vēl kaut kur. Vai uz šito podcastu. Vai uz šo vietu, pie jums, bet es saprotu to, ka es gribu to, jo šeit ir arī atšķirīgs tas tā baile, ka tu baidies un sēdi un neko nedari un tikai čīsti, ka tev ir sūdīgi, bet otrs, ka tev ir bail un tu ej un dari. Jo bailes tas ir augt, iet uz augšu, bet viņi atšķirās. Jo cilvēks, kurš baidās un sēž un neko nedara, viņš arī tur sēdēs. Jā. Un tad sāksies depresija, apātija, stress, visādas slimības. Tad šeit gribās cilvēkiem pateikt to, ka arī ir bail, pamēģini. Tev neviens rokas nenogriezīs. Pamēģini, nesanāks, pamēģināsi vēlreiz. Tāpat kā es esmu dzirdējis, tie paši aktieri, kad prasa, cik tu reiz gāji tur uz to interviju, vai vēl kaut kur. 50 reizi mani nepaņēma, es aizgāju 100. Un uz 100 reizi mani paņēma, un tagad viņš ir slavens aktieris, neatceros viņa vārdu, bet es atceros jauns puisis, klausījos. Vot šeit ir tas par to stāsts. Man arī bail, kā runāt, ja es kaut ko nepateikšu, vai vēl kaut ko, nekas. Nākamreiz tu pateiksi un būsi gudrāka. Bet pieņemsim tam pieredzējušiem uzņēmējiem, kas jau ir iemācījušies, viņiem jau tās bailes, viņiem paliek bailes mazāk, vai viņi vienkārši iemācās ar viņām tikt, bet bailes... Gan. Te ir, zini, kādu gribās uzreiz pateikt piemēru. Es, kad biju meistarklasē vokālā, pie mums brauca Miks Dukurs, Viņš ir arī Latvijā, viņš ir slavens dziedātājs, Un viņš arī pie mums brauc mācīt savus momentus. Un es viņam arī uzdevu jautājumu, cik jau entos gadus tu to dari, tev ir bail? Viņš saka, es sēžu mašīnā un es nezinu, kā lai izkāpu pie jums, kaut gan mēs tur bijām 6 meitenes. Es saku, bet kā? Cik jau tev skatuves un tu dziedi? Un viņš saka, tāpat ir. Un saproti, un tā kā tu teici, viņam tas stress ir, bet viņš iemācās ar viņu sadzīvot. Viņš iet un dara. Un tad, kad viņš redz, ka publika viņu atbalsta, tas stress, viņš tā kā pāriet. Laikam to posmu cilvēkiem jāiemācās pārkāpt. Zini, kā man pēc savas pieredzes brīžiem liekas, ka tad, kad dzīve paliek tādā mierīgāka kaut kādā brīdī, tad, kad tu kļūsi par uzņēmēju, tu sāc kaut kādas lietas darīt, tu visu laiku centies kaut ko jaunu izdomāt, tās jaunās idejas kaut kā realizēt, un aizvien ar laikam ejot, tu aizvien mazāk no tā baidies un vairāk tās idejas realizē. Un vienā brīdī tu attopies tādā situācijā, ka tu vairs nevari bez tām bailēm dzīvot. Tev ir pārāk garlaicīgi. To tāda sajūta, ka tu jau sāc jukt prātā otrā virzienā. Kad tev nevis baidies kaut ko darīt,
Bet tu jau nemāki dzīvot bez tām bailēm, bez tā uztraukuma, bez tā stresiņa iekšējā, bez tām šūpolēm kaut kādām. Bet tas ir kāpēc? Tāpēc, ka tu gribi sākt kaut ko vēl gribās, lai visu laiku kaut kas jauns, kaut kas interesants, kaut kas aizraujošs, kaut kas, kas tev liekas foršs, nezinu, kas reāli interesants. Savādāk tu sēdi kaut kādā brīdī, nezinu, mājās, tev viss ir tādā, nezinu, iet vienā brīdī kaut kādā rutīnā ikdienas ritmā, un tu tādā vienā brīdī sēdi, un tāds kaut kā nav interesants. Gribās kaut ko jaunu uzsākt, un tad tu lec iekšā atkal kaut kādos jaunos piedzīvojumos. Bet tas stress, viņš ir kāds tev? Viņš ir tāds, ka tev tu slikti jūties no viņa, vai tev tāds kā adrenalīns? Viņš pārvēršās jau pa tādu adrenalīnu, tāda veida, kā tev viņš ir vajadzīgs, lai tev ir tās bailes. Tepat varbūt tās nav tik daudz stress, cik bailes mēs atkal atgriežamies. Man būs to jautājums, ko īsti atšķirās bailes no stresa, bet ja tev nav to baiļu, tad liekas, ka tu tādā kā nonāc tā kā drošības zonā, ka tu vairs neattīsties. Ka tev vajadzīgas ir tās bailes, tad tu saprastu, ka tu tiešām virzies uz priekšu. Savādāk tu nosēdies kaut kādā mierā, tev to bailu nav, un tad liekas, ka tu stāv uz vietas savā attīstībā. Man ir tā brīža. Jā, bet pajautā sev, priekš kam tev ir vajadzīgas šīs bailes? Priekš kam? Adrenalīns, nezinu. Nav skaidrojama. Tas ir labs vai slikts? Pozitīvs vai negatīvs? Laikam, ja tu gribi atkārtot, tad jau laikam pozitīvs. Tad jau tas nav slikti. Ja tev sagādā... Bet viņš pārvēršās no kaut kādām negatīvām bailēm pēc tam uz tādām pozitīvām. Šeit ir jocīgi. Jā, nē, tas arī redzi, kā parunājot vienkārši, kas tas ir, mēs neatrisināsim to. Jā? Šeit atkal ir jārok, šeit ir jāskatās, kāpēc tas sliktais pārvēršās par labo. Tas sanāk, ka tev patīk pašam pāri sev darīt. Mazohisms. Kaut kas uz to pusi. Mēs nonākam pie tā, ka visi uzņēmēji būtībā ir savu veidu mazohisti. Nē, bet tas, ka tev ir adrenalīns kaut ko sākt jaunu, es uzskatu, ka tas ir tas, ka tu audz. Ka tu kaut vai tad, kad tu pirms tam teici, man uzreiz gribēs tev pateikt, tas ir forši, kad tu esi savā lietā jau pilnvērtīgs, ja? Ka tu jūties drošībā, ka tu zini, ko tu dari, bet tad, kad tu gribi to sajūtu sevī, tas ir adrenalīns, un tas ir forši, tāpēc, kad tu gribi vēl augt. Ja arī tu, pieņemsim, tu biji šitās un sasniedzi šitik, ja? Tu gribi vēl. Jā. Un tas ir forši, tas nav slikti. Slikti būtu, ja tu sasniegtu no šitā, tāds, viss, paldies, tur arī es palikšu, jā? Bet daudziem jau tas tā ir. Jā. Bet, citi arī negrib iet tālāk. Apsēžās uz tiem lauriem un skatās, es sasniedzu, man tur ir, nezinu, alga 1,500 mēnesī, man ir labi. Iekāpt tajā komforta zonā. Jā. Ir tādi cilvēki, un tas arī nav slikti, ka tā ir. Šeit ir svarīgi saprast, kā tu saki, ja cilvēks ar to 1,500 jūtās labi, un viņam neko vairāk nevajag, labi. Tā ir viņa izvēle. Tas ir tas, ko es pašā sākumā sāku. Es negribu pārtaisīt sētnieku pa finansīs. Ja tu jūties labi tajā lietā, ko tu dari, un tu jūties labi savā finansiālajā stāvoklī, un tu jūties labi pats ar sevi, Jā. Kāpēc mainīt? Nav mums jābūt visiem uzņēmējiem. Ja patiesībā es vakardien runāju ar cilvēku tieši par šo tēmu, mēs citas lietas darījām, vienkārši paralēli pļāpājām. Un tad es ieminējos, ka mums būs podcasts, ka es par to gribu parunāties. Un viņi man iemet šo domu, ka ne jau visiem vajag būt uzņēmējiem. Tāpēc šis podcasts patiesībā jau sākotnēji nav tiem, kas jūtās super ērti ar sevi. Tādā komforta zonā. Tāpat liederīgi paklausīties. Varbūt kaut ko priekš sevis. Protams, sapratīs. Es gribēju pa bailēm un stresu. Tad uzprasiet, kā atšķirās bailes un stress īsti? Es pat nezinu, vai tas atšķirās. Man kad es strādāju ar cilvēkiem, es nezinu, kāpēc, bet lielāko daļu strādājot jau padziļināti, man bailes un stress savienojās. Jo tad, kad tev paliek bail, tu sāc stresot. Un tā baile viņā ar stresu viņa ir savienota patiesībā. Es nezinu, kāpēc, bet
ļoti reti, kad es strādāju atsevišķi bailes un stress. Jo arī tad, kad es ņemu atsevišķi, nevienam klientam vēl tā nav bijis, kad mēs strādājam atsevišķi. Vienmēr kad sākās bailes, parādās stress. Jā, es tieši pie sevis tagad stāstu, un es pie sevis domāju, bet bailes bez stresa nemaz būtībā nav iespējams. Nav, jā. Bet stress bez bailēm gan var būt, man liekas. Nu, tā kā tev ir stress no tā, ka tu dari kaut kādu stulbu darbu, kas tev nepatīk. Tur stress darbā, tev baigi daudz dokumentu, viss tas tu atnāc mājās, bet tev īsti nav baila no tā. Bet tas ir tāds, vienkārši stresiņš virspusējs, bet tāpat arī to virspusējo stresu viņu nevar ignorēt. Jo katru reizi, kad tu streso, tu atstāji sevī to sajūtu. Ja? Viņš nekur nepazūd. Stress visu laiku ir kopā ar tevi. Ja tu izanalizē, protams, ka mēs ikdienā neviens, pieņemsim tur, bērnam tur izlaidums, kaut kas tāds, jā, tur nezinu, vai tu brauc kaut kur uz kādu pasākumu, protams, tu pastreso un tu par to aizmirsti, jā. Bet, protams, ka cilvēks neanalizē katru dienu, kāpēc es šodien pastresoju, jā. Bet šeit, laikam, ļoti svarīgi gribētos pateikt to, kad jebkura emocija, tur stress, bailes, tur dusmas, aizvainojums, ja? Tev ir jāpajautā sev, kāpēc es šobrīd dusmojos. Kas šobrīd mani tik ļoti sadusmoja, piemēram, tajā situācijā? Tu jau dusmojies pirmām kārtām pats uz sevi. Ja? Un tad, piemēram, kaut kāda situācija tur, strīds ar sievu, ja? Strīds ar vīru, viņš ir no kaut kā. Labi, ja jūs, piemēram, tur aizskarat viens otru ar kaut kādiem vārdiem, tas ir viens. Bet atkal par to pašu aizskārumu, ja tev ir viss kārtībā, tev jau īsti neviens nevar aizskart. Neinteresē tas, jā. Un tāpēc es saku, te ir ļoti interesanti, bet bailes un stress, es teiktu, ka tās emocijas viņas var savienot īstenībā. Kā cīnīties ar stresu? Cīnīties laikam nevajag. Šeit atkal ir jāsaprot, kāpēc tu dzīvo stresā, kāda ir tava dzīve un kāpēc tavā dzīvē tas stress ir katru dienu, jo cilvēki tiešām katru dienu streso. Ir tādi cilvēki, kuri bez stresa viņi nevar. Jā? Un šeit atkal es runāšu laikam vienu un to pašu. Šeit atkal ir jāizanalizē, kāpēc es stresoju katru dienu. Kāpēc es stresoju? Kas manī ir tik ļoti, teiksim tā, nezinu, kā lai pareizi pasaka. Kas manī tik ļoti uzvelk, kad es varu dēļ katra sīkuma stresot, jā? Darbs nepatīk. Tad jāiet prom no darba. Man bail. Tad tu stresos tālāk, jā, un tad arī, ja tu no tā apļa, tas ir aplis, jā, ja tu no tā apļa neizej, sāk ciest tavs fiziskais. Man vēl, kā ir bijis vēl kaut kad brīžā, mēs aizdomājamies, cilvēks streso tur kaut kur darbā, un tad viņš saka, bet man nav bailes. Bet tu negribi pelnīt vairāk, gribi pelnīt vairāk. Bet man vismaz nav bail, man ir labi šajā darbā. Un tad es viņam uzdodu citu jautājumu, bijis tā, ka tev nav bail, ka tu nesasniegs neko labāku, paliekot šeit pat, kur tu esi. Tad cilvēkam ir tāds, bet tev jau nav bailes. Man nav, tā kā, un tad tev atbildes īsti nav. Tā ir, šeit ir jāstrādā ar pašpārliecinājumu. Cilvēks nav pašpārliecināts sevī. Zems es. Tātad tas arī atkal iet uz to. Kā viņu paaugstināt? Strādājot ar savu galvu, strādājot ar zemapziņu. Uzdodot jautājumus te ir ar jautājumiem laikam būs par maz. Šeit labāk ir strādāt tiešām tādā padziļinātā formā, lai saprastu, kāpēc tu sevi necieni. Šeit pat laikam es pateiktu, ka cilvēks šeit sevi nemīl. Cilvēkam ir jāiemīl sevi. Ja cilvēks sevi nemīl, viņš arī atliks. Es negribu pamēģināt, es negribu iet, es negribu darīt. Ja? Tāpēc, ka cilvēks sevi neciena. Un šeit ir jāsaprot, kāpēc. Kurš izdarīja tā, lai tu savos, 20, 30, 40 gados sevi necieni, un tev ir bail iet tālāk. Te ir ļoti liels darbs ar sevi. Tas īstenībā ir diezgan smagi. Lai nonāktu pie tā, lai man cilvēks pateiktu, super,
šodien es zinu, kas es esmu, es zinu, ko es gribu, es zinu, ko es daru, un es eju tikai uz priekšu, un man no kā nav bail. Tas šeit ir 100% darbs ar sevi. Ir jāsaprot, kāpēc tu sevi nemīli. Tev trūka mīlestības bērnībā, tevi nosodīja, tev neļāva darīt to, ko tu vēlies. Jo, piemēram, ir tādas situācijas arī klientiem, kad sieviete, kurai jau ir 50 gadi, 55, 50 gadi, viņa man saka, ka viņa gribēja, piemēram, iet savos 10 gados dziedāt, vai dejot. Mamma neļāva. Tā arī neaizgāja. Un tagad, kad viņai ir 50 gadi, viņa domā, iešu, ka es dziedātu. Vai, nē, laikam es esmu pārāk veca jau, Viņa neiet, jo mamma viņai neatļāva. Viens bailes nomainīja, citas bailes. Jā. Un te es saku, te ir tāds, interesanti, Piemēram, kā citai klientei, viņai bija gari mati, un viņa gribēja, lai mamma viņai pina bīzes, astis taisa skaistas. Mammai vienkārši bija viena alga. Viņa aizgāja un nogrieza meitai tik īsus matus, ka viņa izskatījās pēc puiša. Viss tā ir trauma. Jā, un viņai cik jau 40 pār, viņai liekas, ka viņa ir neglīta. Kaut gan viņa ir ļoti skaista, Tas es saku, daudzi saka, kur tur bērnībā iet rakt? Vajag iet rakt. Es vienkārši pēc sevis zinu. Kā tas strādā, Meklēt to, protams, kas tev protams, Tu domā, es biju pārliecināta, tu domā, es tik varena visu māku un daru, protams, un nebaidījos drausmīgi. Mēs jau nonācām pie secinājuma, ka mēs visi esam līdzīgi. Protams. Labi, visu to, ko tu stāstīji, visu foršu, bet atgriežoties bišķiņi atpakaļ tajās sliedēs, pieņemsim, es gribu saņemties darīt savu uzņēmējdarbību, strādājot kādā algotā darbā, vienalga, kas tu būtu. Bet man ir tās bailes. Bet es tak neesmu lai ietu pie psihologa. Cilvēkiem brīžiem liekas, ka tas ir. Sevišķi vīriešiem. Jā, vistrakākais. Tad, bet baidās kaut ko uzsākt, jo ļoti bieži, pieņemsim, arī, lai vispār kaut ko par savu produktu kādam pastāstītu, tev jāiet vai pie jauniem cilvēkiem, vai jāstājās kameras priekšā. Tagad sociālā tīkla ļoti, ļoti palīdz pie visa. Par to es pastāstīšu kaut kad citreiz, cik mani palīdzējuši ir tas pats TikToks, par kur es vēl gadu atpakaļ turējos pretī, teicu, man nekad mūžā TikToks nebūs. Un tagad man lielākās pārdošanas caur TikTok notiek. Un kas ir kaut kādas, varbūt tās padomi. Es tev neteikšu tādu iedod 5 lietas, ko mēs varētu darīt, bet varbūt kaut kādi padomi, kā mēs varam tikt pāri tai savai barjerai un saņemties un iet darīt. Tur, nezinu, kaut vai uztaisīt dokumentus uz to pašu uzņēmumu, iet parunāties, pastāstīt, ko es daru forši šito un to, nostāties kameras priekšā. Šeit laikam gribās pateikt, pajautāt sev, kas vispār es esmu, kas man patīk, ko es gribu. Jo īstenībā šeit lielākā daļa cilvēku dara, lai vienkārši darītu. Viņš ir krūts, es arī gribu tāds būt. Un iet darīt to pašu, tas viņam galīgi nedara. Un šeit ir jāpajautā, kas es esmu, kas man patīk, ko es tiešām gribu darīt. Jo varbūt 80% ir bail, tāpēc, ka cilvēks vispār negrib to darīt. Viņam tas nedeg, Viņš vienkārši saprot to, ja viņš to darīs, un viņam sanāks, viņš pelnīs labi, bet viņš nebūs tur apmierināts, viņš nebūs tur laimīgs, Un, ja cilvēki to visu klausās un saprot, par ko iet runa, tad laikam mans tāds ieteikums visiem, ne tikai vīriešiem, bet visiem, gan sievietēm, gan arī pusauģiem, pajautāt sev sākumā, kāpēc man ir bail. Kāpēc es baidos? Un tad nāk atbilde, kāpēc. Tāpēc, ka tas. Kāpēc ir tas? Izanalizēt. Pat nav jāiet pie psihologa. Nekur nav jāiet. Tas tagad, es esmu foršs. Man nav. Es esmu paiglabājis. Tu slēpies. Pajautā sev, kāpēc tu no sevis slēpies. Un tik līdz tu atradīsi atbildi uz jautājumu? Paliks vieglāk, bet šeit īstenībā, ja nerunājot tieši, ka ir jāiet pie speciālistiem, varbūt pat cilvēkiem šeit ir svarīgi tiem, kuriem ir bail, atrast tādu cilvēku, kurš var atbalstīt. Nevis
tur kaut kādus ieteikumus dot, bet vienkārši atbalstīt. Tev sanāks, tev viss izdosies. Ja? Jo laikam, es tev pateikšu vēl vienu lietu, bail ir lielākoties tiem cilvēkiem, kuri nav saņēmuši bērnībā to mīlestību, to atbalstu. Ja? Viņš iet pa to dzīvi, cīnās viens pats, ja? Viņam ir bail, viņš grib, lai kāds pienāk un vienkārši pasaka, tu to vari, tu to izdarīsi. Ja? Un tad arī paliek vieglāk. Mums visiem īstenībā, lielākai daļai, es esmu kaut kāda laikam tikai 2 vai 3 klienti, kuri man ir teikuši, man ir tik forša bērnība bijusi, ka tiešām labi, tur māma bļāva, tur varēja pa pakaļu iedot, ja, bet tā, ka kaut kas tāds, cilvēki vienkārši neatcerās, jo viņiem viss bija... Jā, it kā jau nekas nav bijis. Jā, kaut kādas lietas, bet viņas nav nozīmīgas, bet pārējā visa klientūra, jā, bērnība ir bijusi ar traumām, ar aizvainojumiem, ar bēdām, jā, un mēs tev ejam ar to, tā kā pa dzīve ejam ar to, vienkārši to, ka mēs izaugam un mums ir sava ģimene, savi bērni, tur vīrs, sieva, ja? Mēs domājam, forši, mums nebūs tā kā, manā ģimenē nebūs tā kā bija manā bērnībā, ja? Bet ir savādāk. Un atkal ir problēmas. Ir problēmas, tāpēc, ka tu, piemēram, es uzbļauju bērnam virsū, kāpēc viņam uzbļauju virsū? Viņš už neko tādu mistisku neizdarīja. Ja? Un pēc tam, redzi, kā es esmu iemācījusies analizēt jebkuru kaut kādu negatīvu situāciju, kāpēc tas tā notiek. Un man paliek no tā vieglāk. Es pasaku, kas tu galīgi, nevar, kāpēc, ja? Un cilvēki to nemāk darīt. Un tad, kad tu atrodi to sevī, to, kas tev nāk no tās bērnības, tad tu viņu brīžam ir tā, ka liekas, ka tu viņu vari atlaist. Es laikam varu jau atlaist, tāpēc, kad es ar to strādāju ikdienā. Cilvēki, tie, kuri to nekad nav darījuši un nemāk, viņi vienkārši atlaist to nevar. Tur atkal ir darbs. Ja? Un tad vajag doties labāk pie specialista, kas mācēs novirzīt tev pareizajā virzienā. Vismaz novirzīt, jā. Ja tu negribi iet padziļināti kaut kādā tādā ilgstošā terapijā, teiksim, jā, bet vienkārši pavirzīt tevi pareizajā virzienā, jā, tad labāk aiziet, jā. Nevis mocīt sevi, jo man pat ir bijis tā, ka ir kaut kāda problēma un es jau viņu tā atrisinu, it kā tā un šitā un no visām pusēm, nepaliek labāk. Un man, protams, arī ir speciālists, pie kura es griežos tad, kad man tiešām vajag, jā. Un viņam pa 10 minūtēm čik, visu izdarīju. Es domāju, reāli, tā varēja. Tā kā, jā. Tā problēma nemaz nav tik liela. Jā, tev liekas, ka viņa ir tik milzīga. Jā, un nav no tā jākaunās. Es saku, vīriešiem ir grūtāk atzīt to, ka viņi ir kaut kur salausti, ja, kad viņus vajag višķiņu salabot un novirzīt tā kā pareizajā virzienā. Ar sievietēm ir vieglāk tajā ziņā. Bet, es tieši gribēju uzdot bonus jautājumu, kāpēc tu izdali vīriešus un sievietes? Tāpēc, ka vīrieši negrib parādīt savu vājumu. Tas sabiedrības uzspiestais stereotips, ka vīrietim jābūt stipriem. Jā, bet es strādāju arī ar vīriešiem un īstenībā, manā gadījumā, laikam, ar vīriešiem ir grūtāk dabūt to, jo vīrietis tā kā sēž un domā, ko viņi tagad ar maniem runās. Jā? Bet tad, kad tu uztaisi atkal to klikšķi, tas ir mans uzdevums, jā? Tas ir no manis atkarīgs, man ir jāmāk tā kā to izdarīt. Jā? Tā liekas, cik viegli ar viņiem. Tā kā ar vīriešiem pēc tam ir vieglāk nekā ar sievietēm īstenībā. Un tas ir mans pagaidām tāds redzējums, jā. Kad vīrietis viņš atverās pēc tam ātrāk un viņš saprot, ka vīrietis ir tā kā mazs bērns. Viņš domā, ka ja tā tante man tūlīt kaut ko pateiks un es nobīšos, jā. Pirmie 40 bērnības gadi ir vissmagākie. Jā, un tad, kad tu parādi, ka tu man vari uzticēties, neviens par to neuzzinās, tikai es un tu, jā, tad viņš atverās. Un tad notiek tādas lietas, ka vīrietis saka, paldies, tiešām, kur es biju ātrāk. Ja? Kāpēc es sevi novedu līdz tādam stāvoklim, kad man jau ir fiziskās problēmas. Ja? Un būtu mazāk stresa, ja biznesu būtu sācis 20 gadus ātrāk un vispārējais. Un tur arī ir stress. Man arī ir viens klients vīrietis, ja, kuram arī ir savs biznes, ja, savas lietas viņš dara, un tur arī ir tas stress, ja, ka viņš pārāk daudz domā. Viņš pārāk daudz par visu uztraucās, domā. Pārāk sīkumaini. Man tas pats laikam. Es gribu visu, lai viss ir perfekti visiem, un tad vienā brīdī tu saproti, ka tas tev aizņem tik daudz laika, ka tu neko nevari citu izdarīt, un tu domā, ka kam varbūt. Jā, un tad ir kairinātu zarnu sindroms. Labdien. Jā. Kaut gan tos sīkums pamana tikai tu, un nevis kāds cits.
Nu jā, nu šeit, es saku, šeit ir visā kopsumā, laikam, man gribās, lai cilvēki vairāk tā kā sevi izjūt, vairāk dzird sevi. Nevis, kā tu saki, tur skrien, visu dara, ideāli. Da kā, nu priekš kam? Nu, nē, tu vari to darīt, bet dari tā, lai tev nesagādā stresu, jā, tur, nezinu, bailes vai vēl kaut ko. Dari tā, lai tu jūties maksimāli komfortabli. Protams, kad nevienmēr tas sanāk, mēs neesam roboti, jā, bet, dzirdi sevi vairāk. Šodien es negribu darīt to, nedari. Nespied sevi, jā. Cilvēki, ko ir pieraduši, iešu slims uz darbu. Kas tev pēc tam pateiks par to paldies? Kad tu nogulsies slimnīcā, nezinu, tevi atlaidīs un rītā par tevi aizmirsīs, jā. Strādāt uz sevi pat īstenībā. Es teikšu, tas ir 100 reizes foršāk. Nē, bet foršāk, jā. Foršāk. Bet tu esi pats sev. Tu vari koriģēt darbu, laiku, klientus. Tad, atkarībā, protams, no lietas, ko tu dari. Jā? Bet manā gadījumā, manā profesijā, es esmu pati sev saimniece. Es daru tad, kad es gribu. Ja es šodien jūtos, kad es esmu nogurusi un esmu resursā, es nestrādāšu ar klientu. Un man neviens par to nepatiks. Jā, jo tu nevari neko dot, kad kāda jēga protams, tas viss ir ļoti diezgan nopietni. Jā. Bet man pa galvu neviens neiestīs, jā, un nepateiks, tu slikta esi, vajag tagad meklēt maiņu tev, jā, kā tas bija agrāk. Tagad es jūtu, ka nē, un viss. Man ir vienalga. Es neuztraucos. Protams, ka pret klientiem es izturos ar lielāko mīlestību un cieņu, jā. Bet es izvēlos sevi. Protams. Es neiešu strādāt ar tevi, ja man sāp galva. Mums pašiem ar sevi ir jādzīvo katru dienu. Jā. Paldies tev par šo sarunu, Ina, un paldies, ka tu atnāci. Un visiem, kas baidās, galvenais secinājums izdarām tādu, ka ja tu baidies uzsākt kaut kādas lietas jaunas, mazliet parocies sevī un saproti, kāpēc tu baidies, un tad tev sāks tās lietas vienkārši sanākt vieglāk. Atrisināsies, jā. Paldies, un gaidiet nākamo podcastu. Tā.